Ak, Dievs. Katru reizi, kad tas pirms stand-upa, šī sieviešu stand-upa, es vēlos nokļūt kaut kādā citā kontinentā, telpā, kurā būtu ļoti daudz vīna pudeļu, un arī kāds attaisāmais vēlams, glāzes nav obligāts, un tad, bet tas nekad nenotiek. Un tad es vienmēr sev prasu, kāpēc es to daru, Nu, man ļoti bail, bet kāpēc es to daru? Es ne tikai sev prasu, es prasu arī pārējiem, kāpēc es to daru, viņi man neatbild, tad es turpinu sev prasīt, un tad es mēģināšu tagad atbildēt uz to jautājumu, kāpēc es to daru, kāpēc es gribētu, kāpēc mēs to daram joprojām. Kāpēc cits meitenes to dara, es nezinu, kāpēc es to daru. Vārdu sakot, tā nopietna atbilde varētu būt ieslēgtajā projekta nosaukumā, ko Kaņepes kultūras centrs iesniedz kā Kultūra Kapitāla fondam. Starp citu, Kultūra Kapitāls fonds ir atbalstījis šo pasākumu. Jūs esat atnākuši uz mākslas pasākumu, kultūrālu pasākumu. Es ar to jūs apsveicu. Ja? Tas ir, wow, jā, tas ir nopietni. Jā, paldies par atbalstu. Bet atgriežoties pie tā, lūk, un tas projekts saucās Sievietes runā. Ja? Suņi dejo, dinozauri kļūst par prezidentiem. Un tāds, bet patiesībā, man ir problēmas ar mikrofonu, bet nekas. Es viņu paņemšu rokā. Tas ir mans inteliģents lidojums. Tātad, kāpēc? Tas ir iemesls, nopietnas iemesls, kāpēc neskatoties uz to, ka man ir vājprātīgas bailes no uzstāšanās un būšanas smieklīgai, es tomēr domāju, ka tas ir jāturpina, un mēs to daram jau 2. sezonu. Bet vēl ir daži iemesli, netik nopietni varbūt. Un tā tad, piemēram, varbūt jūs nezināt, bet es esmu populāra dzejniece, ja? Un es pat esmu bijusi uz žurnāla Ir Vāka. Un tātad, un diezgan veca jau esmu, pirms kāda laika, pirms ilgāka laika, kad bija viena no manām pirmajām intervijām, un žurnālisti agrāk gatavojās intervijām, tas bija pagājušajā gadsimtā, un tā žurnālisti, kad viņa bija aptaujājusi manus klases biedrus par mani. Un tad viņi bija izteikušies, tur bija dažādi varianti. Varianti tādi, kā viņai bija liekais svars, viņa bija diezgan nerunīga, viņai bija mazliet apaļīga, un tad mans favorīts, kur tā bija, vai tā resnā, un tad, bet tas, ko es gribu pastāstīt par to, ka fakts ir tāds, ka es kādu laiku vispār nerunāju. Tāpēc arī tie klases biedri nezināja, kur tā ir, jo es nerunāju. Un tagad dažreiz man pat nevar apklusināt. Tā kā es esmu augusi, un šis stand-ups ir varbūt, un kāpēc es nerunāju? Tāpēc, ka man šķita, ka es sākšu runāt, par mani smiesies. Un tāpēc es domāju, ka jāuzorganizē stand-ups, jo šeit ir atbilstoši, ka es runāju un par mani smējās, tas pat ir nepieciešams. Tā kā tas vēl ir viens tāds iemesls. Un tas ir pirmais iemesls, ka es te varu smieties, un jūs runājat. Un tad, lūk, un iedomājieties, arī tas tagad, es tātad biju tur resna, nerunīga, bet tagad es stāvu Kaņepes kultūras centrā, gandrīz pilnajā zālē, un runāju mikrofonā. Tas ir satriecoši vienkārši. Un, jā, un tad atvainojiet. Un vēl viens iemesls, kāpēc es rīkoju stand-up, ir tāpēc, ka man ir ārkārtīgi laba humora izjūta. Tas taču ir skaidrs. Tātad es esmu populāra dzejniece, man ir ārkārtīgi laba humora izjūta. Un kad es to sapratu, ka man ir ārkārtīgi laba humora izjūta? To es sapratu jau 4 gadu vecumā. Tam es guvu apstiprinājumu. Pilnīgi skaidru. Kad man māmiņa mīļā bija aizvedusi man uz Rīgas cirku. Un tur smaržo pēc tā dzīvnieku urīna, un tas Rīgas cirks, tas ir 1980. gads, un, tā ir forša vieta, vai ne, kur vecākiem atstāt visu savu algu par nēdamām lietām un visādiem mirdzošiem štruntiem, kas
braucot mājās pārpaidītā autobusā jau saplīst, vai nofotografēties ar kādu mērkaķīti, kurš bērnam ieskrāpēja vaigā pa 15 latiem. Bet toreiz, protams, nekāda lata nebija, bija rubļi. Mēs bijām Rīgas cirku, un es smējos. Es drausmīgi smējos, es vienkārši gārdzu par to, ka viens klauns sit otru ar dēli. Un es gārdzu, un tad, un vārds sakot, piečurāju bikses. Nevis metaforiski, tiešā veidā. Mans urīnas marža tātad pievienojas tam dzīvnieku urīnas maržām, aromātiem. Bet kāpēc es guvu apstiprinājumu, ka man humora izjūta ir laba? Ne jau tāpēc, ka no māmiņas. Nē, māmiņa, protams, bija ārprātā. Māmiņa teica, un es tikai tādā pilnīgā ārprātā smējos, un pat tās piečurātās bikses man netraucē. Bet tad notiek tas vīrietis, kas sēž priekšējā rindā, viņš pagriežās un uzdāvina man bumbiņu gumijā. Bet tagad ir vēl kāds mirklis. Un tad es sapratu, ka man humora izjūta ir laba, jo es čurāju biksēs, kad es redzu, ka viens vīrietis otru sit. Bet tā tad vēl viens moments. Tas vīrietis, viņš bija melnādains. Jo genderisti ir aizlieguši mums saukt viņus par neģeriem, tāpēc melnādains. Un lūk, varbūt tāpēc es esmu tik iecietīga pret dažādiem mazāk apdāvinātiem pasaules iedzīvotājiem arī. Tātad es esmu populāra dzejniece, man ir laba humora izjūta, un esmu ļoti iecietīgi pret cilvēkiem, kuriem ir citāda, piemēram, seksuālā orientācija nekā man. Un tāpēc es esmu uzvilkusi varavīkšņa krāsas svārkus, jo es arī esmu ļoti drosmīga. Es vēlreiz parādīšu. Tos svārkus es nopirku lietotajās precēs. Faktiski nevis nopirku, bet viņi tur bija nolikti tādā stūrī, lai pārdevēji uzreiz visiem varētu teikt, tā mums ir grīdas lopata. Un tad faktiski, viņi man bija ar mieru, vārds sakot, viņi beigās piemaksāja man 5 eiro, lai es viņus paņemu. Bet tā kā es esmu ļoti iecietīga, toleranta un pret netaisnību, tad es šos svārkus valkāšu tikmēr, kamēr portālā mana balss nebūs savākt 10 000 balsis par kopdzīves likumu pieņemšanu. Šobrīd tur ir 7 000. Un tad saprotiet, ka ja jūs neaiziesiet mājās un nenobalsosiet, tad nākamo reizi, kad mums būs stand-ups, tas ir pēc 10 dienām, kāda šeit būs smarža. Tāda kā, jo es viņus valkāšu visu laiku. Un tāda kā 1980. gadā Rīgas cirku var būt. Tā kā es nezinu, vai jūs to gribat piedzīvot. Un tāpēc es visiem iesaku aiziet un nobalsot. Lūk, tagad mēs esam noskaidrojuši, ka es esmu populāra dzejniece, drosmīga, iecietīga, skaista, ar labu humoru izjūtu. Un jā. Un man sauc Inga Gāle, un šis ir sieviešu stand-ups, kas notiek Latvijā. Un tūlīt jūs redzēsiet vēl vienu tikpat satriecošu sievieti, kā es, kas neticam, protams, bet viņa ir teātra režisore. Viņa ir uztaisījusi Asins kāzas pirms Nastavševa un Pēru Gintu pirms Viestura Kairiša. Bet pats galvenais tomēr, ka viņa ir sieviešu tiesību varietē trauki režisore. Un, kungi, dāmas, cilvēki, salieciet rokas, lūdzu, un ar skaļiem aplausiem sagaidiet Elīnu Martu Martinsoni. Sveiki! Es tagad nezinu, pēc tāda pieteikuma kaut kas maģisks jādara. Jā, ir 18. novembris, un es domāju, ka es biju izplānojis, ka runāšu par to politiku, un tas tā baigi nepatriotiski. Un kā mums māca Nacionāla apvienība, ka patriotisms ir tikai vienkārši melot kaut ko foršu, kas notiek Latvijā. Bet, nekas tāpatās jums stāstīšu par politiku. Es biju man arī uztrauc tas, ka tas nebūs beigas smieklīgi. Bet tas man uztrauc mazāk nekā tas, ka tu piepeši var izklausīties tā kā gačo, jo viņš tad ir pārtaps par mesu.
Viņš ir kļuvis tāds sociāli politiski aktīvs, viņam ir tāda dziesma, piemēram, kur viņš dzied. Manas ambīcijas gandrīz izbeigušās bija pirms 600 miljonu dienvidu tiltu vantīs bira, bet tāpat pār lūkām braucot pāri daudzās uz vietu ārzemēs, bet iebraucamies auzās. Nu, un tādā stilā, un man liekas jauki tas pats Džeks, kas ir repojis par virsdrēbēm veselu dziesmu. Un viņam arī tā kā izpratni par praidu ir tas, ka cilvēki iet sadūšies krāniņos, tā kā fiziski, man liekas, nav iespējams, bet nu lūk. Bet runājot par politiku, man pirmā pieredze tas bija vidusskolā. Mums vidusskolā bija parlamentu vēlēšanas, un mēs tā kā izdomājām piedalīties ar draudzenēm, un mēs uztaisījām savu politisko partiju. Mums bija ļoti izstrādāta visa tā kampaņa un arī visas lietas, ko mēs darīsim. Mums bija katrai tā kā parodija par kādu populāru politisko reklāmu tajā brīdī. Es biju izvēlējusies, bija tāda reklāma, kur šķēle tā pastaigājas gar upes krastu, viņš tā skatās dziļdomīgi, viņš tā valšķīgi pārmets to žaketi pār plecu, un tad skan tāds voiceovers, un viņš tā skatās, un tad mēs vēl nezinām to, ka viņš nozags valsti gandrīz visu, un tas ir tā forši. Un tad viņš paņem akmeni, viņš iemet viņu ūdenī, un es īsti nesaprotu, ko tas nozīmē, un viņš parāda, ka viņš prot akmeni ūdenī iemest, visiem tā īsts saimnieks. Nu, var sakot, jā, un es biju izvēlēsies to reklāmu, bija tāda milzīga mammas žaketa uzvilkt, un es ar sunu tā kā staigājos gar upes krastu, un tēvs man pārsaules fotografēja, un tur neko nevarēja redzēt, jo bija tumšs, bet tas nekas. Un tad mums vispār sakot, mums bija ļoti izstrādāta visa tā programma, plakāti un tā tālāk. Mēs runājām, mums bija pat debates. Mēs runājām, kā mēs risināsim Rīgas franču liceja problēmas, jo kaut kādas tur viņas bija, un mēs viņas bijām izdomājuši, kā risināt. Bet te bija problēma, ka mēs bijām vienīgā partija, kas bija tā kā pieteikusies tā vēlēšanā. Un tad bija spiediens no tā kā skolas vadības, ka vajag tā kā vēl vienu, nu tā kā, lai būtu godīgi. Nu, aptuveni tāpat kā, es nezinu, meklē knabu vadītāju vai vidu vadītāju vai īstenībā jebkuru vadītāju. Nē, labi, ka augstākajā tiesā gan to nevajag, tur Bičkovičs, un tas vienkārši paliks tur mūžam. Tā kā, ja kaut kas ir salūzis, tad to nevajag labot, ir tāda sajūta. Nu jā, un var sakot, vajadzēja tā kā mums to konkurenci. Un skolas džeki tā kā arī uztaisīja partiju, viņiem bija plakāti uz tādām rūtiņu lapiņām, uzlīmēts kaut kas, un tur bija rakstīts picu visiem vai kaut kas tāds. Un viņi uzvarēja vēlēšanās. Un jā, un tad man likās, tā bija pirmā pieredze politikas, teica never again, labi, viss pietiek. Un nu jā, bet... Tā kā, nu jā, es biju tik tālu aizgājis tā kā no tās politikas prom, ka tā kā es vispār nezināju neko, kas notiek Latvijā vai vispār jebkur citur, un tad es biju aizgājis uz juristu iestāju eksāmeniem, lai sevis vecākus nomierinātu, ka es laikam darīšu kaut ko normālu ar savu dzīvi. Smieklīgi. Un tur bija jautājums, piemēram, kas ir šobrīd Latvijas premjerministrs, un vienīgais, man nebija nejausmas, ierakstīja Jānis, un es neesmu pārliecināta, vai kāds Jānis ir bijis premjers, un varbūt. Un otrs jautājums bija, cik Eiropas Savienībā ir dalība valsts, un es sapratu, ka šitam gan es nemelošu rakstīt daudz. Nu jā, tas tā kā, tādā veidā es biju tā kā izvairījusies no politikas, es pat tā kā, kad bija jābalso vēlēšanās, vienmēr gāju. Vismaz tas bija apzinīgi, bet es balsoju par Māras zemi, piemēram, tur bija viena sieviete, tā kā sarakstā, protams, viņai ieliec to plusiņu, lai jau tiek, un tā. Bet tad es sapratu, ka labi, šitā nevar turpināties, tomēr kaut kā pieaudzis cilvēks, un es izdomāju, ka es spēršu tādus kārtīgus soļus, un es abonēju žurnālu Ir, tas man likās tāds liels sasniegums. Es viņu abonēju gadu, es katru reizi tā kā es atvērs, izlasīju anekdotas, domāju, ka Dievs ir nesmieklīgi, bet labi, tos nākamos rakstus izlasīšu pēc tam vēlāk. Es tos žurnālus atradu tagad nesen, viņi bija tādi izbalējuši un sačervelējušies, stāvēja manas palodzes, viņas nebija lasījis nevienu. Un pēc gada man tā kā palika žēl naudas, un es domāju, ka labi nebūs. Tad es tā kā izdomāju, ka vismaz internetā gan es varu lasīt ziņas. Bet tad tu ieraugi uzrakstu, tā kā, Jūrmalgeita atkal pieņem apmērus, bet tad tu ieraugi blakus ir raksts, ka Dženferai Lopezai joprojām ir dibens, un tad šitais ir baigi interesanti, tad tā kā to visu. Un es tā kā kaut kādu laiku mēģināju tā kā vēl kaut ko lasīt, sapratu, labi, nav ko melots, vienkārši tā kā tiešām es lasu tikai slavenību Baum portāls, un tā ir, ko tur var darīt. Kamēr citi tur saprat, kas būs labāks premjers vai sliktāks premjers, un es iemācījos tā kā nosaukt visas tās Kardashian māsas,
Tad es zināju vienmēr pirmā, ja kāda slavenība ir nomirusi tādos bīstamos apstākļos vai kaut kas, vai arī kurš ir palicis resns, visas tās svarīgās lietas. Un tad var iedomāties, cik forši ir diskusija un tev kāds prasa, kā tev šķiet, vai Zatlera reforma partija ieviesīs kaut kādas pārmaiņas. Un saka, es nezinu, bet man šķiet, ka pārvākšanās uz Londonu Lindsijai Lohanai gan nāca par labu. Lūk, un tā var sakot, es pavadīju ļoti ilgu laiku, bet tad pat tādīs slavenību baumu portālos, nezinu, es tur lasu par to, ka Marats no Muzīka šķirsies savu sievu, ko viņš kopā no vidusskolas laikiem. Un tu jau pamani, pat tur ielavās, es nezinu, Stepaņenko ar to savu tikumības lietu, tad tur ir, es nezinu, abortu aizliegumu lietas, vēl kaut kas, un vienkārši, nezinu, Imants parādnieks parādās, un tad tas, Dievs, nevar to izturēt. Un, tad sapratu, ka es varētu tomēr atkal kļūt kaut kā mazliet aktīvāk. Es izdomāju, ka vienīgais, ko es varu izdarīt, es uzrakstīju tādu feministisku rakstu, un likās tādu neuzbrūkošu, neko, un vienkārši tāds pārdoms. Tad bija fantastiska reakcija, bija superīga. Tur bija kaut kādi 100 komentāri par to, ka es esmu dūra, lesbiete, idiota, kas esmu kas esmu seksuāli neapmierināta, tāpēc es to rakstu, un tad es biju pārāk apmierināta, jo es biju arī mauka pie reizes. Un, protams, arī tas, ka resnu un neglīti. Tas ir, jebko tu uzraksti, viens komentārs būs par to, ka viņi neglīti. Jā. Un tad, tas man bija tāds pārsteigums, domāju, labi, nē, vairs nekad, bet bija jau pa vēlu, jo bija kaut kā man birka piekabināt, visu, ko es darīju, piepaši bija feministisks, feministiski dzer kafiju no rīta un tā. Un man aicināja uz tādiem pasākumiem, un es pat piedalījos Latvijas rādio, bija tāda diskusija par 50 greju nokrāsām. Es aizgāju, man likās interesanti, es aizēju tādu ļoti jocīgu kompānijas, ko runāju, un es atceros to, ka es apjukus tur sāku runāt to, ka sadomazohistisks seks ir baigi ok, ka viss forši un tā, un ja patīk, un pēc raidījuma man zvana mans tēvs, un viņš saka, viņš dzirdējis man par rādio, un likās, superīgi, un viņš tā neko nesaka, saprot, ka mēs nerunāsim par to nekad, ne pa ko mūsu ģimenē, un tad vienīgais viņš piebilst, bet tu varētu padomāt, tu tāda publiska persona, varbūt, ko tu runā. Un, pie tā mēs arī palikām. Bet, es tiešām iesaku, ka nav vērts to feminismu vispār kādā veidā saistīties, jo tas vienkārši automātiski tos ne tikai kaut kāda tur komunistiska ragana vai sorosīta, tas viss jau nāk komplektā, bet tas vienkārši kļūst politiski aktīvs, tas baigi neatmaksājas. Un, bija, piemēram, Solšūna protesta, 9 no rīta ir jābūt Vecrīgā pie Saimas, es gribu gulēt, es gribu iet uz limfodrenāžu, nezinu, vēl, bet es jebko citu gribu darīt, es negribu iet tur. Labi, tu aizēji, tur, jā, viss baigi aktīvā, un tev jānāk nākamnedēļ vēlreiz, jo kad papīri nav pareizi sarakstīt, vienkārši viņi vēlreiz to izskatīs superīgi. Un es biju pirms mēneša uz vairākām Saeimas sēdēm un komisijas sēdēm un sapratu, ka tabulas un visi tie papīri ir nenormāla problēma mūsu valdībā. Katrā komitejas sēdē bija mirklis, ka kaut kas nebija pareizi ierakstīts tabulā, vai arī deputāti nevarēja kaut ko atrast tabulā, un visu laiku bija tāda papīra šķirstīšana. Es nesaprotu, kas te ir, kur tas bija rakstīts. Nē, labi, tad pēc 2 nedēļām. Es varbūt kaut ko pārspīlēju, bet ja tev, piemēram, vidā ir 4000 darbinieku, kā tu nevar dabūt vienu, kas rubīja Excel Saimā, tas ir vienkārši nesaprotami. Lūk, un tad tagad ir viss pārmeties uz otru pusi. Viena projekta sakarā es kāds pāris mēnešus ļoti aktīvi analizēju visu Latvijas politisko situāciju pēdējo, nezinu, cik tur gadu garumā. Un tas ir drausmīgi. Tas tiešām ir drausmīgi. Ziniet, ka vienmēr rāda tos pensionārus, kas kliedz zāgaļi pie Saimas, tev šausmīgi nērt un liekas, cik, fuj. Bet tā ir. Viņi vienīgie to pasaka, tikai tev ir nērti, piekrist. Un tagad ir tā, ka tu vienmēr aizēji uz ballīti un tu sadzeries un tāds seksīgs džeks blakām, tu tur nevis koķetē tāds smieklīgs, tu saproti, kāds ir knaba likuma projekta, īstais pamats, viņi grib strīķu un jūrašu atlaist, tā tas ir, ritīgi seksīgi. Bet, labi, šobrīd es neesmu sadzērsies, tāpēc es savu zāgaļu runu nesākšu, bet jums vienkārši nobeigumā nolasīšu pāris tādas, reālas ziņas, virsrakstus. Tātad, knaba iekšējās drošības nodaļas vadītājs Jānis Rozs, piemēram, strādā arī par autoinstruktoru.
Tas tā kā daudziem zināms, bet es tā kā papētīju, viņiem ir tāda tā kā tabuliņa, kur ir sarakstīts, tā kā, cik daudz kurš no viņiem ir izdarījis kā autoinstruktors un cik labi viņam tie sasniegumi. Jānim Rozem bija 10 mācekļi, tā kā, no kuriem eksāmeni nokārtoja 3. Likās forši. Tad vēl šāda ziņa tiesnesēm par dzeršanu darba laikā algu samazinās par 20%. Es vēlos pieminēt to, ka viņas bija pālī 2 dienas pēc kārtas. Nebija tā, ka tu vienreiz atnāc uz darbu, kuram tā negadās 2 dienas. Labi, tad Lemberga liecības atklāja neiedzības apsūdzībā. Kāds pārsteigums šādu rakstu publicēja Neatkarīgā Rīta avīze. Ģenerāla prokurors Kalnmejers attaisnojoties par to, ka devies medībās kopā ar Savicki un citiem, viņš citēja Juru Rubeni. Tāds mūsējies, tāds kaņē, vienkārši only God can judge me. Un pēc knaba darbībām tiesnes Buividi sasirgusi. Kurš nesasirgt, jā. Barona ielas remonts atbildīgie darbinieki prēmijas nesaņēma soli Jarkins. Paldies, paldies. Šī ziņa vienkārši ļoti patīk, ka bāra Madrida īpašnieks iespējams nodur sievu un izdara pašnāvību. Kā var iespējams izdarīt pašnāvību? Un pēdējais tāds skaistākais, kad viedokļu līderi Greifāna saka, ka Jūlijas Krūmiņš ir nenormāli krūts čuvaks. Paldies! Jūlijas Krūmiņš ir krūts čuvaks. Tā bija Marta Elīna Martinsona kruts čuvaks. 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 Čuvaks.